Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa atklāsmes grāmatas 1. nodaļas, kur 17. un 18. pantā Jēzus saka: Nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris, un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka arī šajā svētdienas vakarā mēs atkal varam atrast iespēju un laiku, kurā mūsu dvēseles ir vienkārši kopā ar Tevi. Tu zini, Kungs, kas mūsu dzīvēs notiek labāk par mums pašiem. Tu zini, kas ir tas, ko mēs visu pirms gribētu Tev lūgt, pēc kādas palīdzības vai aizsargāšanas, vai sev, vai saviem mīļajiem. Kas ir tas, ko mēs nesam savā sirdī, tas Tev viss ir zināms. Un mēs nākam tādi, kādi esam. Mēs nākam, lai iemācītos un saprastu, ka mēs nepārtraukti dzīvojam Tava vaiga priekšā. Ka mūsu dzīvē nav neviena tāda mirkļa, kurā Tu patiesībā nebūtu kopā ar mums. Kur Tu neredzētu visu, kas ar mums notiek. Kur Tu nebūtu klāt ne tikai notikumos ap mums, bet arī tajā, kas notiek mūsos pašos, mūsu domās, mūsu iekšējā pasaulē. Un tas nozīmē, Kungs, ka Tu redzi to, kas mums ir vajadzīgs. Un kaut arī mēs cilvēcīgi gribētu daudz savādāk un ātrāk redzēt, kā viss mūsu dzīvē notiek tā, kā mēs to atzīstam par labu esam. Mēs tomēr mācamies saprast, ka Tu piedalies pie mūsu dzīves ne tikai reizēm un brīžiem, bet ka Tev ir pilna vara debesīs un virs zemes. Ka Tu esi tas, pie kura mēs varam nākt ar visām savām vajadzībām, ar visu, un zināt, ka Tu to visu redzi, un esi redzējis vēl pirms pasaules sākuma. Un tas nozīmē, ka Tu noteikti zini arī to situāciju, kurā mēs šobrīd esam. Arī to Tu redzēji. Un tagad Tu šo pasauli veidoji, Tu jau paredzēji, kā Tu gribēsi atbildēt uz mūsu lūgumiem, uz mūsu vajadzībām. Kādā veidā Tava žēlastība mūs nesīs un uzturēs. Tāpēc mēs ticam ar pilnīgu paļāvību, ka kaut arī dzīvē parasti notiek lietas, kuras mēs varam izskaidrot. Tomēr reizēm mūsu dzīvē notiek brīnumi. Notiek tā, ka savijas kopā viss tieši tā, kā tam jānotiek. Un vai nu mēs piedzīvojam, ka par spīti visam notiek daudz labāk, nekā esam gaidījuši, vai piedzīvojam, ka mums ir spēks to visu izturēt. Vai vēl kā savādāk mēs jūtam un atzīstam, ka mēs esam Tavs roku darbs, un ka šī pasaule ir Tavās rokās, un ka mēs Tev piederam, un ka Tu ved mūs pretī lielam un labam mērķim, tā ka beigās būs tas mirklis, kad varēsim atskatīties un redzēt, ka viss un visiem ir beidzies labi, jo Tu, Kungs, esi varants un mīlestības pilns. Jā, mēs zinām, Kungs, ka reizēm no mūsu izvēlēm var būt atkarīgs tas, vai mēs spējam Tavu gaismu redzēt vai nē. Tas, lai mūs pamodina, tas, lai liek mums novērsties no visa, kas varētu būt pretrunā Tev, bet neļauj mums nekad pazaudēt cerību. Ik viens cilvēks, kas ir dzīvs, ik viens cilvēks, kas Tevi lūdz, drīkst un ir aicināts nākt pie Tevis ar sajūtu, ka pie Tevis ir žēlastība un piedošana, spēks un palīdzība. Tā arī šovakar, Kungs, svētdienas izskaņā mēs visus sevi uzticam Tavās rokās. Māci mums to, ko šodienas lozungs grib mums iemācīt, kā augšām celtais Kristus mūs uzrunā un saka, ka Viņš ir gan sākums, gan arī mērķis, pirmais un pēdējais, un ka Viņš ir dzīvības avots, un dzīvība ir tas dziļākais iemesls, kādēļ Tu esi mūs radījis. Tāpēc nāve tikai ir uz mirkli, bet, kā Kristus pats par sevi saka, Viņš bija miris, bet ir dzīvs mūžīgi mūžam. Nevis nāvei, bet augšām celšanai, dzīvībai pieder pēdējais vārds, jo Tu pats, Kungs, esi dzīvs un visas dzīvības avots. Un Tev pieder nāves un elles atslēgas. Tu spēji atslēgt to, kas mums cilvēkiem nav pārvarams. Tu vari mūs izvest laukā,
no nāves un no elles, dodot cerību, dodot spēku jau tagad, un pāri visam reizi ļaujot mums skatīt šo tavu uzvaru. Tāpēc, kungs, šovakar mēs atkal visu sevi atdodam tavās rokās. Mēs nezinām kā, mēs nezinām kad, bet mēs zinām, ka tava žēlastība mūs turēs un uzturēs, ka tā ir ar mums un mūsu mīļajiem, ar mūsu zemi, ar šo pasauli, ar šo laikmetu. Nekas nav ārpus tā, ka tu to redzētu, zinātu, un ka tev būtu tavas atbildes, kā to visu vērst par labu, kā to visu vērst pretī tavai valstībai un labam mērķim. Ar šo noskaņu tev uzticot dzīvos un mirušos, tagadni un nākotni un pagātni un visu savu dzīvi, ar šo noskaņu mēs lūdzam, ļauj mums mierīgi sevi uzticēt tavās rokās un celties atkal jaunai dienai, jaunai nedēļai, un arī tajā dzīvot ar šo nemitīgo tavas klātbūtnes izjūtu un pārliecību. Bet pār visām lietām lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mūsos ir ielicis un turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.